Iedvesmojoties no šī raidījuma, es esmu izlēmusi atkal mācīties un kļūt par fiziķi. O, Māra, tas ir tā kā sīrups manai dvēselē. Es esmu pārsteigts, bet droši vien šie raidījumi bijuši tik iedvesmojuši mums kopā, kad mācīties zināt, tas nav nemaz tik grūti. To var katrs, vai ne? Es tik baidos no tiem uzdevumiem, ko man tur liks, bet tad redzēs. Starp citu, Māra, man ir padomā, par cik šis ir pēdējais šī gada raidījums, man ir padomā viens uzdevums, kas saskan gan ar jauno gadu, gan ar iestāšanos fiziķos. Labi, rādi šo. Jā, un es esmu sagatavojis tādu mazu eksperimentu, kas ir visiem, kas stājās iekšā fiziķos, viņiem ir jāmāk izskaidrot, kas te notiek. Gribi pamēģināsim? Mums šeit traukā, šis ir parasts trauks, un parā traukā mēs esam ielikuši virtenītes. Ziemassvētku rotājumi. Jā, bet viņi šeit ir ļoti garš. Ja viņi vienkārši tā noliek, redz, nekas nenotiek. Jā. Bet ja mēs viņu tagad noliksim, mēs viņu tagad tā straujāk pavilksim, skaties, kas notiek. Apskaties, redzi? Viņš ceļās augšā. Viņa reāli ceļās augšā. Kā tas ir iespējams? Apskaties, redzi, viņš pārvar gravitāciju un ceļās augšā. Fantastiski. Cik tad tur vēl ir? Garš tev tur. Labai! Kā tas notiek? Es nesaprotu. Zemes pievilkšanās spēks viņu vilka uz leju, apakšā, viņiem bija iedots liels ātrums. Un šis zemes pievilkšanās spēks arī viņu vilka ārā. Un tad velkot viņu ar lielu spēku ārā, viņš patiesībā tā kā uzlec augšā, tā kā zaķis un tā krīt lejā. Tā kā vilki un krīt vienlaicīgi. Un jo ātrums ir lielāks, jo viņš lielāku līkumu var uzmest. Bet lielāku ātrumu var sasniegt, ja ir tā kā augstāks, vai ne? Mēs pacelsim augstāk. Pamēģinām augstāk? Jā! Tad tagad vajag attīt visu atkal atpakaļ. Bērni, kā jums šķiet, cik garš ir tas pēļu virtenis? Cik gara? 5, cik vēl? 10, cik vēl? Ziniet, cik īstenībā? 40 metri tur ir. 40 metri. Cik tas ir daudz? Šitā paies visa mana dzīve, turot pērlītes. Eksperimentiem jauniem fiziķiem ir jābūt ne tikai gudriem, bet arī fiziski izturīgiem. Jūs sportojat? Jā! Smadzenes vislabāk strādā tad, kad ir arī sports bijis, tad, kad ir izkustējies kārtīgi. Tāpēc, ja ir kādas grūtas stundas, tad pirms tam bišķiņu vajag izskrieties, bišķiņu vajag kaut kur pasportot, jā? Pacelt visu rokas augšā, pakartam, tās rokas pakartam un nožmojā. Jā, un tagad arī jūs esat nedaudz pakustējušies, tagad jūs uzreiz labāk saprotat visu mūsu informāciju. Tagad varbūt pacelsim viņu riktīgi augšā. Jā, es pieturēšu. Lai ir lielāks augstums, viņš ātrāk krīt, tas ātrāk krīt, jā? Jā, un tagad tu paņem un parauj, tā kārtīgi ātri parauj. Redzi, kā ceļā? Tas tikai tāpēc, ka tu viņu paņēmi augstāk. Jā, un redzēji, cik ātri izkrīt? Jā, 2 reizes ātrāk gandrīz. Nu, gatavojies kļūt par fiziķi. Tā. Un ja jūs gribat redzēt vēl citus eksperimentus, vēl jaunas profesijas iepazīt un redzēt vēl citus visādus sižetus, droši skatieties mūs nākamajā gadā. Jā, jo jaunajā gadā mums ir sagatavoti tiešām lieli pārsteigumi, gan lieliem, gan maziem. Laimīgi visiem jauno gadu, zinātkāru jauno gadu visiem! Tā!